Tas izsākās 1915. gadā. Daudz latvieši tika iesaukti strēlnieku bataljonos. Taču es tagad jums vēlos pastāstīt par vienu no visievērojamākajiem Latvijas karaspēka vienības komandieriem – Oskaru Kalpuku. Šis saramais vīrs bija dzimis 1882. gada 6. janvārī un mira viņš 1919. gada 6. martā. Viņš bija latviešu pulkvedis, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris. Pasaules kara sākumā, 1914. gada augustā, Oskars Kalpuks ar savu pulku kā ložmetēju vada komandieris nokļuva Krievu austriešu frontē Galīcijā. Par ievainojumu kaujā tika apbalvots ar Svētās Annas ordeņa 4. pakāpi. Par drošsirdību un iniciatīvu, komandējot vadu, pēc tam rotu, tai skaitā Karpatu operācijās, apbalvoja ar 3 ordeņiem. Par cīņām pie Brestas vēl 2 ordeņi. Uzzinot par latviešu strēlnieku bataljonu formēšanu, viņš lūdza atļauju pārcelties uz tiem, taču tika noraidīts. Par 1915. gada augusta kaujām pie Zaļenivoriecas viņu apbalvoja ar Svētā Jūras zobenu. Savukārt 1915. gada septembra kaujās viņu apbalvoja ar Svētā Jūra ordeņa 4. pakāpi. 1915. gada septembrī Oskaram Kalpukam piešķīrs štābkapteiņa dienesta pakāpi, un 1917. gadā buržuāzijas demokrātiskās revolūcijas laikā viņš iestājās sociālrevolucionāru eseru partijā. Un pēc tam, 1917. gadā, septembrī, Oskars Kalpuks pēc izdienas ieguva apakšpulkveģa dienesta pakāpi. Pēc atgriešanās no 5 nedēļu atvaļinājumu, ko iespējams viņš pavadīja dzimtenē, 15. novembrī padomju vara viņu iecēla par pulka komandieri. Par Oskara Kalpuka autoritāti kareivi masās liecina tas, ka 1917. gada 10. decembrī viņu ievēlēja par komandieri pulka sapulcē, ko apstiprināja pulka komiteja. Pēc pulka demobilizācijas Oskars Kalpuks 1918. gada 8. aprīlī atgriezās Kostrumā, kur pabeidza pulka štābu lietu nodošanu turienes muzejam. Un 1800. gada rudenī Kalpuks atgriezās Vācijas armijas okupētajā Rīgā. Taču tagad es vēlos jūs iepazīstināt ar vienu no Aleksandra Čaka dzejoļiem, kurš atspoguļo tā laika notikumus. Un kad jūs bijāt klāt vācu zemējiem žogiem, tālumi vērās starp mākoņiem, dīvainiem logiem, priekštilta redutē viss bija klusu, tikai uz tārauda rāvainais klusums, dzisa. Un turpat lejā kā laiva šūpojās misa, lasmojot zili ar savu kūpošo ādu. Vairs tikai baterijas rūca drebinot debesu sīs, un misas viņējā krastā kūpoja zemnīcu šķembas, irdne un lāstis sprādziena mastā. Esam atpakaļ mūsu strēlnieku speciāla izlaidumā.
Nākošais vīrs, ar kuru es jūs iepazīstināšu, ir Friedrichs Briedis. Viņš ir dzimis 1888. gada 23. jūnijā Lovežas pagastā Polockas apriņķī Vitebskas guberņā. Mūsdienās Loveža Vitebskas apgabala Šumiļinas rajonā Baltkrievijā. Miris 1918. gada 28. augustā Maskavā. Bija latviešu strēlnieku pulkvedis, plaši pazīstams ar personīgu izlūkgājienu vadīšanu, kā arī krasi noraidošo attieksmi pret lielas daļas strēlnieku piesliešanos boļševiku idejām. Sākotnēji viņš darbojās armijas daļās ārpus Latvijas teritorijas. Pirmā pasaules kara laikā piedalījās kaujās Austrumprūsijā, veikdams pārbrošus izlūkgājienus. Pēc viena no tiem viņš saņēma Jura zelta zobenu, uz kura bija rakstīts par drošsirdību. Vēlāk saņēmis arī Vladimira ordeni. Līdz ar latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanos kļuva par rotas komandieru pirmās Daugavgrīvas strēlnieku bataljonā, kur komandēja Rudolfs Bangerskis. Viņa karavīri cīnījās pie Misas, Upes, Ķekavas, Plakanu un Veisu mājām. 1916. gada martā Briedis ar savu rotu cīnās netālu no Bauskas šosejas pie Ručku mājām. Strēlnieki cieš lielus zaudējumus, Briedi ievaino žoklī. 1916. gada beigās un 17. gada sākumā Ziemassvētku kauju laikā pulkveža Priežu 1. bataljons cīnās Tīreļpurvā. Smagajās kaujās Briedi ievaino otrreiz. Un 1917. gada februāra revolūcija, tai sekojošo armijas sabrukumu un latviešu strēlnieku piesliešanos boļševikiem, Friedrichs Briedis sagaidīja hospitālī. Pēc ārstēšanās uzreiz tika arestēts, taču izbēga no ieslodzījuma un devās uz Iekškrieviju. Tur kļuva Latviešu Nacionāla demokrātu partijas biedrs un iestājās Eserabas Savinkova izveidotājā monarhistiskajā Dzimtenes un brīvības glābšanas savienībā, kurā apakšpulkvedim Briedim tika uzticēta izlūkošana, pretizlūkošana un antiboļševistiska propaganda latviešu strēlnieku vidū. Vadījis atcelšanos pret boļševikiem pie Volgas Ribīnskas apvidū. Arestēts 1918. gada 23. jūlijā, 1918. gada Maskavā naktī no 27. uz 28. augustu nošauts kā balto kontrrevolucionārās kustības organizators. Pēc nāves ar varonību Ziemassvētku kaujās apbalvots ar visu šķiru Lāčplēša ordeņiem. Tagad, pirms nākošā arhīva video, es vēlētos nolasīt vēl vienu Aleksandra Čaka dzejoli. Augusts, rīts, guļ milzu sārta roza, zilgas malā mesta, vāri smaržo, tā kā vītums dagums nāsīs sits, pirmās salmas smiltis klājums saknes, koku stumbrus akmeņus un līķus, kapsētās starp abām pozīcijām, agrs rīts un vāci klusē, vieglums savāds gaisā, tāla plīv kā drēbe, tikai zilums pašā kreisā pusē, čauks un zaļš kā liela zāļu nasta, mākonis snauž nosvēries uz sāniem. Tagad man jāatvedās no jums, dārgie skatītāji, taču pirms tam mēs jums parādīsim kādu video, kurš ir izvilkts no visdziļākajiem arhīvu krājumiem, lai mēs šo stāstu varētu beigt uz patriotiskas nots. Paldies par uzmanību! Mirdzot ieročiem zelt saules staros, dziesmu skaņas, kad viļņojas gaiss, pakazaņas netīram ielam, soļo latviešu pulks drosmīgais. Pakazaņas netīram ielam, soļo latviešu pulks drosmīgais.
liesmām zem lodām.